Sajauciet ūdeni un želatīnu un lieciet leduskapī līdz izmantošanai. Katliņā lieciet biezeni, cukuru un glikozi. Uz vidējās uguns uzkarsējiet līdz vārīšanās temperatūrai, ik pa laikam apmaisot. Augstā glāzē ielieciet balto šokolādi, iebiezināto pienu un uzbriedinātu želatīnu. Ielejiet karsto sīrupu, viegli apmaisiet un atstājiet uz 1 minūti, pēc tam sablenderējiet. Ja vēlaties, procesa vidū pievienojiet dzelteno krāsvielu. Cieši pārklājiet ar plēvi un ievietojiet leduskapī vismaz uz 8 stundām. Sajauciet ūdeni un želatīnu un ielieciet leduskapī līdz izmantošanai. Katliņā uzkarsējiet biezeni ar pusi cukura līdz 60 grādiem. Dzeltenumu sajauciet ar atlikušo cukuru un uzreiz pa daļām ielejiet karsto biezeni, kārtīgi apmaisot. Lejiet maisījumu atpakaļ katliņā un visu laiku maisot vāriet līdz 82 grādiem. Iemaisiet želatīnu un ielejiet augstā glāzē. Pievienojiet šokolādi un atstājiet uz minūti. Pievienojiet piparmētru lapiņas un sablenderējiet aptuveni minūti. Izberzējiet caur sietu, lai atbrīvotos no lapām un atdzesējiet līdz 35 grādiem. Viegli saputojiet saldo krējumu un pa daļām iecilājiet marakujas krēmā.
Nekavējoties aizpildiet silikona formiņas ar musu un ievietojiet saldētavā uz vismaz 4 stundām. Miksera bļodā ar plakanu uzgali sajauciet izsijātus miltus, pūdercukuru un sāli. Maisiet 1–2 minūtes. Pievienojiet ļoti augstus sviesta gabaliņus un samaļiet vidējā ātrumā līdz mitru smilšu konsistencē. Pievienojiet olas un samaisiet. Apstādiniet mikseri tik līdz mīkla kļūst viendabīga. Novietojiet mīklu starp 2 plēves loksnēm un izrulējiet to 2 mm biezumā. Der arī cepampapīrs silikona paklāji, teflona loksnes. Ja mīkla ir pārāk mīksta, pirms izrulēšanas ievietojiet to leduskapī uz 10–20 minūtēm. Izrulēto mīklu ievietojiet leduskapī uz vismaz 3 stundām vai sasaldējiet un tad pirms lietošanas atkausējiet. Izgrieziet aplīšu staršu apakšai un garas strēmeles sāniem. Ievietojiet strēmeles gredzenos pa vienai un piespiediet uz sāniem. Pēc tam ielieciet aplīšus un piespiediet, lai savienotu ar malām. Ja kādā brīdī mīkla kļūst pārāk mīksta, lai ar to strādātu, ievietojiet to saldētavā uz 5 minūtēm.
Lieciet leduskapī uz vismaz 1 stundu, tad ar asu nazi nogrieziet lieko mīklu. Cepiet aptuveni 20 minūtes līdz 155 grādu uzkarsētā cepeškrāsnī perforētos riņķos uz perforēta silikona paklājiņa airmā. Izmantojiet perforētas cepešpannas vai novietojiet paklājiņu ar tartēm tieši uz cepeškrāsnes režģa. Pretējā gadījumā ar dakšiņu saduriet mīklas pamatni. Katliņā ogas un biezeni uzsildiet līdz 35 grādiem. Tikmēr kārtīgi samaisiet cukuru un pektīnu. Tad pamazām pievienojiet ogām un uzvāriet ik pa laikam apmaisot. Nekavējoties pievienojiet citronskābi. Labi samaisiet, tad atdzesējiet pirms taršu pildīšanas. Izkausējiet kakao sviestu un plānā kārtā iesmērējiet taršu iekšpusi. Tas pasargās pamatni no mitruma un saglabās groziņu kraukšķību. Ļaujiet kakao sviestam atdzist un sacietēt leduskapī. Katru tarti līdz pusei piepildiet ar ogu marmelādi. Pirms pildīšanas ar marakujas krēmu atdzesējiet leduskapī. Sajauciet ūdeni un želatīnu un lieciet leduskapī līdz izmantošanai. Katliņā uzkarsējiet biezeni un sulu līdz 60 grādiem. Olas sajauciet ar cukuru un uzreiz pa daļām lejiet iekšā karsto biezeni, kārtīgi apmaisot. Lejiet maisījumu atpakaļ katliņā un maisot vāriet līdz 82 grādiem. Noņemiet no uguns, pievienojiet želatīnu un labi samaisiet. Augstā glāzē lieciet balto šokolādi un kakao sviestu. Pievienojiet karsto krēmu un atstājiet uz minūti. Uztaisiet emulsiju ar rokas blenderi. Nekavējoties lejiet pa virsu ogu slānim. Lieciet leduskapī uz vismaz 2 stundām.
Sagrieziet spoguļglazūru lielos gabalos. Lieciet augstā glāzē un izkausējiet līdz pusē mikrovīņu krāsnī, tad sablenderējiet līdz gludai glazēšanai nepieciešamai konsistencei. Novietojiet sasaldēto marakujas musu uz režģa un pārklājiet ar glazūru. Katru glazēto gabalu lieciet uz tartēm. Dekorējiet pēc vēlēšanās, tad vismaz 3 stundas atkausējiet leduskapī un izbaudiet.